Aizvadītajā nedēļā Trapenē Lūksnes pusē norisinājās trofiju čempionāta otrais posms. Dūksnāja tur cik uziet, tāpēc par gan interesantu šo sacīkstu atzina arī igauņi. Tā sērija veida auto vistuvāk esošajā klasē TR1 uzvaru arī aizceļoja pie ziemeļnieka Renē Derika. Mūsu spītas vienībām neveicās. Alns Pedersons salauzt viņš nebija cīnītājs, Jurijs Česnovickis apmet kūleni, bet Sergejs Žabins bija par lēnu. Tieši Žabinam bija visas iespējas atzīt igauni, jo visas sacīksti pavadīta ritens ritenī ar Deriku, taču rezultātu pēc 2 dienu ilgām cīņām izšķīra 5 zaudētas sekundes, pēdējo reizi mērojot dubļu apli. Žabins 2, Lukšvits 3. Mūsējiem jāsaņems. Deriks sola braukt visu Latvijas čempionātu, jo nu viņš ir pārliecinoši kopvērtējuma līderis. Brīvajā klasē arī neveicās favorītiem. Ivaram Rozem nācās samierināties ar 3. vietu. Viss paspēlēts dubļu apļos, kur meža biezokļi izrādījās nepiemērot viņa platajam auto. Arī Jānis Siliņš spēja uzvarēt vienu pēdējo reizi mērojot dubļu apli. Viss pazaudēts orientēšanās zonā, kā pirmajam meklējot kontrolpunktus. Siliņš 2. Arī Nikolais Boicovs bešā. Orientējoties ne tā uz viņš sustinās trose, bet reāli aizliec motors. Šādi 1. Aigars Mizga. No 5 pārbaudījumiem uzvars 3. Pieminēšanas vērts ir arī 5. vietas īpašnieks Arnis Namjūns. Vecmeistars atsācis savus gaitas kā sportists, un rezultāts debitējot nav slikts. Prototipu ieskaitē TR3 čempionam Edvīnam un Zoičam promesot, visas iespējas bija uzvarēt Normundam Bačinskim, taču orientējoties nolauz samortizators un labs rezultāts 1. dienā vējā. 2. dienā Bačinskis bija labākais apļos, tomēr sacensībās kopumā viņš 3. It kā visas kārtas bija Ivanam Bergmanim, taču orientējoties viņa auto noslīgt dziļā grāvī tā, ka palīgos nācās savu dēlu Vladislavu Bergmani. Palīdzot tēvam, Vladislavs nonāca iedzinēja lomā aiz igauņa Karvo Klāsmājai, tomēr veiksme bija latviešu pusē. Reduktoru defektu dēļ igaunim dubļu apļus nācās veikt ar 2 velkošajiem riteņiem, tāpēc sacīkstē viņš 2. uzvara Bergmanim jaunākajam. Šogad pirmo reizi bija kvorums arī kvadrciklu ieskaitē. Pirmajā izaicinājumā orientēšanās zonā nevienam nenoķeram bija Normunds Garenčiks ar Jānu Siliņu, tomēr testās līdzīgs kā Ivanam Bergmanim. Vietā, kur grāvi dziļums netika mērīts, favorītiem izdevās noslīcināt vienu no kvadrcikliem, sakoja izstāšanās. Šādi pirmie kvadrciklos Mārtiņš Lilienfelds ar Ronaldu Gustu.